Ejo, ir 15. maijs, piekdiena, un rītdien, 16. maijā, šeit Ērgļos ir Latvijas kausa amatieriem pirmais posms. Šis varētu pat būt mans pirmais disku golfa video, bet tas nav svarīgi. Galvenais ir tas, ka rītdien ir Latvijas kausa amatieriem pirmais posms, kurās piedalos iesācēju kategorijā. Un es nekad neesmu bijis Ērgļos. Un kad labāk atbraukt, ja ne dienu iepriekš, vai ne? Iziesim cauri trasē, paskatīsimies, kas foršs, kas netik foršs, kas sanāk, kas nesanāk. Un sagatavosimies rītdienai. Mēs bumbojam. Numur 1, es skatījos, kad ir 3 pirmie grozi, lai arī ko tas nozīmē. Numur 1, mums ir pār 3,68 metri. Viņš ir burtiski taisni, tieši aiz koka. Rit ar forehand pa kreiso pusi, bet es tā nemāku. Es iešu backhand. Okay. That's fine. Vai. To nefilmē. Jā. Ui. Baigi pa tālu. Kurš jau būtu domājis, ka pirmais metiens ir vislabākais, ne? Pirmais ir diezgan ņemams, es teiktu. Vajadzētu vismaz. Es tikai nezinu, kur tālāk jāiet. Te laikam? Bye. Hello? Tikai cigaretes tur ir. Oh my god! Šis izstāsts tik jautri. Man kāds stāstīja, ka Ērgļi ir diezgan reljefaini. Pasaulē nav nekas jautrāks, kā mest uz leju. Vai ne? Es mēģināšu. Viņš tik tālu, cik es varu. Es nezinu. Tad jau redzēs, kas notiks. Ideāli. Tas gan arī putojas, ne? Jā. Tehniski man paveicis ar īgli dabūt, bet diezgan viegls birdijs tādā ziņā. Bišķi vairāk. Vēl bišķi vairāk. Gandrīz. Bet viegls birdijs, tas ir forši. Pirmie 2 diezgan ņemami. Tādā ziņā. Viens B, mēs esam pie pirmā groza, kas ir interesanti. 1B, pār 447, tad tur pa vidu tiem mietiņiem ir OB, vai nu tu ej pāri, vai meti pirms. Es mēģināšu iet pāri. Man liekas, ka vajadzētu. Ui. Tam vajadzētu būt. Knapi. Šlejepot. Interesanti. Šis ir lejaps. Es nezinu, godīgi, cik tālu ir grozs, bet es vienkārši pamēģināju. It's fine. Viņš kaut kur augšā. Es reāli knapi pa metru trāpīju pāri. Pēc es nezinu, vai tā ir laba ideja. Īsti jau nav, man liekas. Bet atkal es nezinu, cik tālu ir grozs.
Auno. Es laikam turnīrā vienkārši spēlēšu uz paru. Es reāli pie viņa netieku. Ui. Es šitien mēģināju iet uz birdi un es tāpat nezinu, cik tas ir 25 varbūt. Tā kā baigā jēga no tā nav. Bet it's okay. Pariņu paņemt nav tik traki. Oh my God. Mēs beidzot esam pie otrā groza. Šausmīgi skečī. Taisni pa labi lejā tieši pie ūdens. Man liekas, ja tu riktīgi tālu aizmet, viņš mierīgi var ieiet ūdenī. Es nezinu, vai man ir tāds forehands, bet es pamēģināšu backhandu, varbūt 2, un tad es pamēģināšu forehandu. Nā, es neizgriezu. Viņš palika? Oh my God, cik tas bija slikti. Tā kā pankūki iznāca. Pagaidi. Es pamēģināšu vēl vienu. Skaties labāk. Burtiskais groza ir tā kā nereāli stāva nogāze un mešs. Līdz ar to, man liekas, es pat neesmu tuvu, es vienkārši, nezinu, lejepoju. Tā kā šis ir šausmīgi skečī. You know? Trešais grozs pār 3. Mēs arī spēlējam 2 versijas, gan 3, gan 3A. Šitā ir vienkārši 3,96 metri. Viņš tā kā riktīgi pa kreisi tur mežā iekšā. Es pirms destroyeru vienkārši un mēģināšu tikt pēc iespējas tuvāk. Viņš ir kaut kur tieši aiz tā bērza pa kreisi. Kaut kur tur. Ne jau tik ļoti pa labi. Nā. Jā, es nezinu, ja godīgi, cik tas tālu ir. Jā, es neko citu nemetīšu. Let's go see. Nu jā, destroyers es izmetu baigi pa platu. Viņš aizgāja riktīgi tālu. Var piemest un iemest. Bet šitais te Firebirds man normāli aizgāja. Tas bija daudz taisnāk, augstāk. Vienīgi te koki priekšā ir. Labi. Man iegāja. Šis ir visunikālākais grozs, man liekas, kad es redzēju uz laukumu. Viņš ir 40 metri, viņš ir burtiski rekord. Tas ir hazard aplis. Ir jātrāp tajos akmeņos. Vispār diezgan sarežģīti. Knapi. Ui, tas pa stipri. Ja nebūtu skoks, man liekas, viņš būtu Daugavā. Nē, vai kas tā ir? Ui. Arī knapi. Baigi sarežģīti. Nu, var trāpīt, bet var arī netrāpīt. Jā, šis nav labs metiens. Šis ir reāli, es pat nezinu, cik. Kaut 8 varbūt var dabūt. Šis pat nav tā kā 10 metri, šis ir mazāk.
Okay. Numur 4, 76. Diezgan vienkārši, viņš ir burtiski taisni. Tehniski ar kaut midrange varētu tikt, bet es pamēģināšu ar fairway driver sākumā. Ja te ir bišķiņi pretvējš, pēc es gribu pamēģināt. Ui. Baigi pa labi. Ui, baigi. Baigi. Nav zapsot, es meklēju vārdus. O, tas ir labs. Man liekas, ka tam midrange ir jāmet labāk. Vai arī nē. Pēc vēja, man liekas, jāskatās. Jo ar fairway driver var iziet ārā riktīgi viegli. Numur 5, 87 pār 3. Man šķiet, viņš ir kaut kur pa kreisi kokos, ja godīgi viņu neredzu. Bet pēc zīmējuma, izskatās, ka kaut kur tur kokos vajadzētu būt. Es paņemšu kaut kādu Firebird. Mēģināšu kaut kā viņu tur dabūt iekšā. No. Es vēl destroyer pamēģināšu. Jo kāpēc nē? Nē. Varbūt arī. Let's go see. Kā viņš ir? Kā tas notika? That's crazy. Vienīgi atkal sketči, viņa atkal ir milzīga nogāze. Viņa izlaikais groziem bāž milzīgas nogāzes. Tas ir tik sketči un viņš tik augsta. Simt 40 metri, 6 pār 4, es domāju. Man liekas, es redzu, kur viņš iet iekšā, bet tas ir tik šausmīgi tālu. Kas jāiet uz distanci kaut kā. Atkal, es nezinu, pa trīnieku toču es necīnos, bet uz pariņus eju. Ui, baigi pa kreisi būs. Ui. Tas ir tik sūdīgi. Ui. Čerī būs lejā. Jēziņ. Viņš ir tā kā tur vēl augšā. Jāiet pa labi apkārt šitam te. Pēc iespējas tālāk. Un tad jāpiemet. Jā, kaut kā tā. Es 2 nevaru tikt līdz grozam, bet it's okay. Es esmu grāvī, kas ir jauki. Mums patīk grāvji. Arī es netrāpu, es esmu no kalna lejā. Ir interesanti tas, ka tie metieni pat tā kā viņi tehniski nav grūti. Vienkārši psiholoģiski, ka tev ir katrs grozs pie tā kā nogāzes malas.
Tu tik ļoti negribi nomest lejā, ka tas ir vaiprāt. Numur 7. 56 metri. Kaut 100 metri lejā. Kas arī ir interesanti. Labi. Es pat nezinu, kā mēs tā kā minēšu uz leju vienkārši mākat. Ui, nē, tas ir tik tālu. Laikam tā. Es pazaudēju vienu no saviem mīļākajiem diskiem. Bet varbūt kāds viņu atradīs. Varbūt rītdienī dabūšu atpakaļ. Kaut kā. Vai pēc turnīra iešu meklēt. Nezinu. Bet jāiet priekš. 8x3, 66 metri. Viņš ir šausmīgi pa kreisi. Es pieņemšu tā kā kaut ko riktīgi understable. Izmetīšu baigā haizerī. Viņš ir šausmīgi tā kā riktīgi pa kreisi. Mans otrs variants bija forehands. Man liekas, ka tas ir labs. Diezgan tuvu. Es esmu kaut kur, nezinu, uz apļa malas varbūt. Varbūt bišķi tālāk. Pa īsu. Pa augstu. Un iekšā. Hihi. Numur 9 par 3,91 metrs. Viņš ir kalnā pa kreisi. Vajag, man liekas, kaut ko diezgan taisnu. Pa kreiso pusi. Un tad cerēt uz kaut kādu putu. Jo apkārt ejot, man liekas, baigi to nevar tikt. Tāpēc es mēģināšu vienkārši taisni. Ui. Nu labi, tā arī var. Vispār ne tā līnija, ko es gribēju. Es domāju, kaut ko tādu. Viņš ir tik augstu, ka man liekas gandrīz viss tā kā ripos lejā. Bet es mēģināšu kaut kā piemest. Kaut kā vienkārši tā kā kalnā iekšā. Jā. Piemest klāt. Te ir tik stāvs. Crazy. Man liekas, es nekad neesmu putojis tik stāvā kalnā, bet interesanti. Te ir ļoti daudz unikālu grozu, kas īsti nekur citur baigi nav. Šis ir viens no tiem. Baigi grūti. Man trases par ļoti patīk. Sākumā bija tādi viegli atvērti grozi. Tad tu ej mežā, šauras līnijas, ļoti liela kaut kāda reljefa atšķirība. Tā kā viss, ko varētu gribēt, man liekas, diska golfa laukumā. Numur 10. Pār 304 metri, bet viņš ir ļoti lejā un pa kreisi. Es pamēģināšu sākumā midrange izmest, redzēšu, cik tālu tieku. Ui. Kā nosita. Nu labi. Pamēģināsim bazes esu. Bišķiņ nestabilāks. Normālāk izmest.
Oi, jā. Ne, kaut gan varbūt pat nav pa tālu. Šis vispār ir ļoti labi. Es esmu reāli aplī. Te ir baigā atbalsts. Riktīgi. Numur 11 par 442 metri. Taisnies kokiem un tad jācer uz normālu līniju. Jo šeit arī nav baigi viegli izmest cauri. Oh my god. O, apei? Viņš neatgāja. Kās pa līniju. Tas tā kā puskalnā varbūt ir tagad. Tu zini, ka tev nedzird vispār, vai ne? Viņš levitē. Es ļoti ceru, ka mums vairs nebūs pa kalniem augšā jāsteigā. Numur 12 pār 3,86 metri. Viņš tur lejā ir. Cilvēki tur putoni un gaida, kad es izmetīšu. Tā kā es ceru, neizmest baigi sūdīgi. Viņš neiznāks. Dievs, kā vāji. Tas ir viss. Mēs apstājamies pie 12. groza, jo tas sāksies turnīrs, par kur es nezināju. Iznīcināja mani morāli. 12. grozs ir diezgan naidīgs. Viņš it kā izskatās viegls, bet vismaz man viņš diezgan sarežģīts. Cik es skatos, šitie visi pēdējie grozi ir vienkārši diezgan atvērti. Bišķi stulbi, kas viņas nespēlējuši. That's life, man. Būs jātur uz labāko rītdien. Tā kā tā, bumbojam, tiekamies rītdien, ejam uz pirmo, vai ne? Paldies, ka skatījies. Paldies Gardai, labākiem operatoram. Un jā, tiekās rītdien. Ejam prom no fairway.